šī saruna būs ar 3 rakstniekiem, kas to vien darījuši visu savu dzīvi. Viens vēl ir makšķerējis, bet laikam pārtraucis makšķerēt, ja tu tā, Andri. Vairs nemakšķerē Andris šobrīd, bet turpina rakstīt, ja dators joprojām vaļā. Andris Akmentiņš, Māris Bērziņš un Māra Zālīte. Pirms vēl vienu īsti pavisam piebildi. Pirms kāda brīža rediģējot vienu grāmatu, tur komentārus rakstot šai grāmatai, man bija gara saruna ar redaktoriem par to, ko vajag komentēt, ko nevajag komentēt. Un tur te grāmatā pieminēts ir Harijs Poters. Un redaktori man saka, to vajag komentēt, jo mūsdienās vairs jaunieši nezin, kas ir Harijs Poters. Tās paudzes mainās tik strauji, ka mēs nespējam tam izsekot. Kas ir Māra Zālīte? Kurš zina, paceliet roku? To nevajag komentēt, vai ne? Es gribēju uzdot mīklu, Māra, kā jums šķiet? Kas ir teikums, kas ir visslavenākais teikums, ko jūs esat uzrakstījusi? Ko zina jebkurš? Ir 2 varianti. Kangar, tu pats esi varonis tautai? Vai vecais zābaciņš? Mātes dāvātais? Spiež. Māra Zālīte par to, kā rakstīt tekstus. Lūdzu. Jā, es varbūt apsēdīšos, ja neredzēs mani, ja? Labi stāvēšu, cik spēšu. Ja ļimstu, tad... Jā, faktiski, jā. Labdien! Apsveic jūs pasaules pirmajā rakstivālā. Gods ir te piedalīties. Bija teikts, ka rīkotāji teica, ka vajag kaut kā nosaukt savu uzstāšanos. Un es to nosaucu, vai mēnesis tik tiešām spoži spīd. Un es gribēju ar to pabeigt, bet pēc šīs te intelektuālās uzstāšanās, ar kuru man nav ne mazāko iespēju konkurēt, es tomēr sākšu ar to, ko gribēju beigt. Un Andrejs Vasiljevs man uz to ierosināja. Netieši savā runā. Un, jā, tā mēs mēdzam runāt, cik skaisti šodien, cik skaisti spīd mēnesis, un jūrā mēnesis atspīd, un mēnesis spīd, un mēnesis laistās, un rotājas, un zaigo, un tādā garā, ja. Un tagad, ko mēnesis pats par to saka, es nezinu, es no galvas atcerēšos, bet mēģināšu. Ak, tas jau neesmu es. Tā ir saulītes gaisma, ko es vācu kā bite, kā medu no ziediem. Tā ir saulītes gaisma, ko es... Tā ir saulītes gaisma, tā kā dāvana dzimšanas dienām. Klīstu debesīs viens, dilstu debesīs viens, augu debesīs viens, spīdēt nespēja viens. Tā ir saulītes gaisma, tev to pārsūta tumšajā naktī. Tā ir saulītes gaisma, tikai atstarot to man ir lemts. Šai gadījumā es to saulītes tēlu piesaucu ne tādēļ vien, ka tas ir tāds mīļš un jauks, bet kas ir avots mūsu spīdēšanai, kas ir avots
tam, ka mēs rakstam. Un tā ir tā metafora, ko es vēlējos apzīmēt ar saulītes gaismu. Un ka mēs to varam tikai atstarot. Tādēļ būt lepnam par to, ka tu esi apdāvināts rakstnieks, vai būt vēl sliktāk iedomīgam, ka tev ir dota spēja rīkoties ar vārdu, tā nav mūsu pašu gaisma. Tā ir tā nezināmā, nenosaucamā, netveramā, noslēpumainā saulītes gaisma. Andrejs ļoti precīzi, man patika viņa atbildes, raksturoja to, ka paliek vēl kaut kas, ja? Vēl kaut kam jābūt. Tas mākslīgais intelekts tiešām neizsmeļ cilvēku būtību, neizsmeļ personību, nespēj tomēr, un es domāju, arī nekad nespēs izteikt to, ko tur viens jauneklis nosauca par saules pinumu, es neteikšu vēderu, bet par saules pinumu, kas tiešām arī ir kaut kāds uztvērējs, bet vispār par to avotu, no kā mēs ņemam un varam to nosaukt daudz un dažādos vārdos, un es ļauju katram iztēloties, kas tas ir. Šis nenoteiktais un nenotveramais. Personīgi es izjūtu šo te iekšējo saulītes gaismas aicinājumu jau no mazām dienām. Es nemācēju lasīt vēl, un mana mamma domāja, ka es nekad neiemācīšos lasīt vispār, jo viņai likās, ka man nav tāda spēja. Un tiešām tāpēc es vienmēr kādam uzmācos. Ienāca kāds pilnīgi svešs cilvēks, vai rada gabals, vai tā pati mamma, vai omīte, vai tēvs, un es lūdzu, lai man lasa priekšā. Un tas ir apmēram no 4 gadu vecuma, es atceros šīs lietas. Un tad, kad viņam tas viss apnika, tad es teicu, labi, šo grāmatiņu es arī māku izlasīt. Tas grāmatas tolaik mums, kā no Sibīrijas atbraukušai ģimenei, nebija pārāk daudz, bet visi bija ļoti lasoši. Un tad es teicu, es šo grāmatu arī māku lasīt. Un es paņēmu to grāmatu un lasīju tieši tā, kā tur ir rakstīts. Bet tikai tad man teica, paklausies, tu turi to grāmatu otrādi. Vārdu sakot, es biju atcerējusies to visu, kas man agrāk bija priekšā vairāk kārt lasīts. Vēlāk, kad es jau sāku apzināties, ka man tā kā velk uz to rakstīšanu ir kaut kāds iekšējs tāds, kaut kāda atspere, kaut kāda trauksme, kaut kāda vajadzība izteikties ne tikai ar dabisko intelektu, bet tēlaini, dzejiski. 5. klasē es saņēmos un savus pirmos dzejoļus, un tā bija tiešām ļoti drosmīga rīcība, es to nebrīnoju. Pa laikam man uznāk tādas drosmas lēkmes. Es aizsūtīju savus dzejoļus uz to laika vienīgo bērnu avīzi Pionieris.
Protams, ļoti, ļoti gaidīju atbildi. Un atbilde pienāca pēc kaut kāda laika, un tur bija rakstīts tā: paldies par jūsu iesūtītajiem dzējoļiem. Pašlaik mēs tos izmantot nevaram, bet novēlam jums, tev laikam, vai jums, sekmes tālākajā dzīvē un rakstīšanā, un visu to labāko vēlot jūsu pionieris. Interesanti ir tas, ka šāda tipa atbildes es ģenerēju strādādami žurnālā Karoks par galveno redaktori. Precīzi tādiem pašiem vārdiem. Bieži vien nācās rakstīt autoriem, kas bija iesūtījuši kaut ko publicēšanai. Liels paldies par jūsu iesūtītajiem darbiem. Pašlaik tos izmantot nevaram, bet novēlam vislabākās sekmes jums dzīvē un radošā darbā tālāk. Jūsu Karoks. Tas rakstīšanas nemiers tomēr atkārtojās. Tad, kad es pabeidzu savu pirmo Slampas 8-gadīgo skolu, es iestājos arī visādi sakritību dēļ, iestājos Murjāņu sporta internāta skolā, kas laikam arī nav pārāk raksturīgs biogrāfisks elements latviešu rakstniecībā. Un es to darīju tāpēc, ka man gribējās riskēt, man gribējās būt kaut kur citur. Un es sapratu jau pašā pirmajā gadā, ka man tas sports galīgi neinteresē. Protams, es varēju varbūt aizliegt tālāk nekā vidusmēra bērns tajā laikā 14 gadu vecumā vai arī ātrāk paskriet vai kaut ko tādu, bet man zuda jebkāda iedvesma. Man nebija tas avots, kas attiecās uz sportu, nebija manī attīstīts. Un es kļuvu par tādu disidentu, varētu teikt, vietējā Murjāņu skolas mērogā, jo es teicu, ka es neiešu tagad 7 no rīta neiešu vairs uz rīta treniņu, jo es nevaru tik agri piecelties. Un tā tas ir līdz šim brīdim. Es neesmu bijis ne uz vienu rītu panorāmu, piemēram, kur esmu aicināta. Un tad es vēl teicu skolotājiem, ka es neiešu arī uz vakara treniņiem. Tādēļ, ka man gribas lasīt grāmatas tajā laikā. Un citādi vispār neiznāk laika nodarboties ar to, ko es vēlos. Tad notika pedagoģiskā sēde, kurā lēma par manu izslēgšanu, kas ir pilnīgi dabīgi, ja jau cilvēks ir sporta skolā un kur ir jāražo, tā teikt, augstas klases sportisti. Tā kā tagad tas tur ir daudz olimpieši beiguši tur to pašu skolu. Un es biju pilnīgi pārliecināta, ka braukšu atpakaļ uz savu tukumu pirmo tagad ģimnāziju, to laiku vidusskolu, kur mani faktiski jau gaidīja. Kā normāli tā, no mūsu ciema visi gāja mācīties uz tukumu. Bet man pa lielu izbrīnu mani neizslēdza. Izrādās, ka mani bija aizstāvējuši priekšmetu skolotāji, jo es diezgan labi mācījos. Un it īpaši literatūru un valodu un valodas un vēsture un brīnumainā kārtā arī fizika
un tā tālāk. Man tur bija labas sekmes, un izrādās, mani paturēja, lai uzlabotu vispārējo skolas sekmu līmeni. Un tā es arī tomēr tos Murjāņus pabeidzu. Bet jau Murjāņos es sāku rakstīt tā jau drusku nopietnāk, cik tas vispār tur nopietni, bet un man bija pat pseidonīms, jo tika izdot arī tāds skolas literārais žurnāls, un es jau tolaik biju ļoti samīlējusies Imantā Ziedonī, respektīvi viņa darbos, un viņa stājā, viņa stāvā, un viņa ādas žaketē, un ādas jakā, un motociklos, un tādā garā. Un mans pseidonīms bija ne vairāk, ne mazāk kā Imanta. Bet tas ietvēra sevī vēl vienu nozīmi. Un es nezinu, ja kāds no jums vēl zina, kas ir Garlības Merķelis, tad jūs zināsiet, ka viņam ir dzejolis Imanta Nevaidu miris. Respektīvi, tur bija kaut kāda pusapzināta tāda iekšēja pretestība pret to, kas notiek. Ja daudzi domā, ka 70. gadu jaunatne tā vispār bija tik stulba, ticēja tam režīmam, visu pieņēma, nekas tam līdzīgs nebija vismaz ar mani. Jo man bija pilnīgi skaidrs, kas ir ar kādu bijuši vēsturiskie notikumi, tas viss nāca no ģimenes. Un daudz gadus vēlāk es arī to aprakstīju savos 2 autobiogrāfiskajos romānos. 5 pirksti un Paradīzes putni. Nu, lūk, un es pat uzstājos televīzijā. Murjāņu sporta skola tika tur reprezentēta, un tur arī tika prezentēts tas, ka mums ir arī dzejnieki un tā, un mums ir dzejniece Imanta, un es tur pat lasīju kādu dzejoli. Vārdu sakot, tā mana slava ir ļoti sena. Pēc tam sekoja universitāte, kur arī bija jauno autoru pulciņš, bet es savu to iekšējo noslēpumu saglabāju arī tur. Mūsu kursa kurators bija Vitolds Valēns, kas ir sarakstījis vienīgo faktiski dzejas poētiku latviešu valodā. Un autobusā braucot uz kolhozu, kā visi pirmkursnieki, viņš lika pacelt rokas pārsvarā meitenēm. Mums bija tikai viens puisis, un tam pašam uzvārds bija Zābaks. Vēlāk viņš aprecēja. Mēs bijām 2 zālītes kursā. Un vienu no tām viņš aprecēja, bet tā nebija es, tā bija tā otra zālīte. Un tagad mēs viņu pazīstam kā Jāni Zālīti, ļoti pazīstamu, zināmu literatūras pētnieku un literatūras vēsturnieku. Nu, lūk, un cik? Cauri? Nebija vārds sākt. Jā, nu ko? Ko nu lai dara? Jā, es varbūt tad atgriezīšos pie tā savādā nepasakamā elementa,
kas mums liek radīt kaut ko, kas mums kņudina, kas mūs mudina, un ja kādam nekas nekņudina, un nekāda nemiera nav, un rokas netrīc pirms dzējoļa lasīšanas, un kas mēģina intelektuāli varbūt kaut ko rakstīt, tad vajadzētu stipri pārvērtēt, vai vērts turpināt. Ar to es novēlu jums visiem, lai jums arī būtu katram kaut kur saules pinumā vai visās jūsu šūnās. Šeit, starp citu, netika pieminēts, ka cilvēks sastāv no dzīvām šūnām, kur ir miljoniem un kuras dalās vēl neskaitāmos citos kvantumos, tā skaitā kvantos, kur tagad ir ļoti interesanta kvantu filozofija. Es pašlaik ar tieši rakstu vienu jaunu darbu, kur es arī izmantoju, nedaudz izmantoju mākslīgo intelektu, lai vairāk uzzinātu par arī tādas rakstus un par to visu. Nu, lūk, lai jums katrā, lai jūs esat brīnišķīgi mēnestiņi, spīdiet un spīdiet savos vārdos, savos darbos, tikai nekad neaizmirstiet, ka tikai atspīdēt mums ir lemts. Paldies!